Tātad, lai risinātu demogrāfijas problēmas, kā mēs Tagad klausieties uzmanīgi. secinām no raidījuma 1:1, Uldis Auguls, labklājības ministrs, rosinās un izteica tādu domu, ka vajadzētu saīsināt bērnu kopšanas atvaļinājumu jaunajām māmiņām, lai viņas varētu ātrāk atgriezties darba tirgu un pelnīt nodokļus visam tam, ko mēs tagad ar jums arī apspriedām, gan tiem pašiem visiem tiem iepirkumiem, bezjēdzīgajiem, gan visam pārējiem, visām lielām algām, kuras tur sasēdušies visi padomēs, kuriem tagad grib nogriezt. Lūk, tad šīs te jaunās māmiņas ir tās, kuras faktiski Ulda Auguļa prāta glābs Latvijas budžetu, jo atgriežoties darba tirgū, tur noteikti uzreiz būs lielais ekonomiskais uzrāviens. Māmiņas, protams, jau rakstīja komentāros. Jūs nedomājat, ka tagad jaunās māmiņas visi darba devēji gaida ar atplastām rokām un tik būs, jo mēs zinām, ka jaunām māmiņām ļoti grūti atrast darbu. Bērniņš slimo, bērniņam vajadzīga mamma un vēl jau vairāk. Mēs atceramies ģeniālo labklājības ministrijas priekšlikumu, kurš jau ir stājies spēkā. Vairs nav tā, ka viss bērnu kopšanas atvaļinājums ir mammas ziņā. Ir jādalās ar tēti. Piespiedu kārtā. Kādā piespiedu kārtā? Teicis pats labprāt pasēdēs mājās ar sīci. Bet ja mamma negrib, viņai tāpat ir jādod. Viņai tāpat sava atvaļinājuma daļa ir jādod tētim, jo, lūk, tātad, tētim arī mēs varam strīdēties, vai tas ir pareizi vai nē. Manuprāt, piespiedu kārtā varbūt īsti nav pareizi, bet labi. Kas notiks tagad? Cik tad mamma varēs palikt ar to bērniņu kopā? Zini, tāda sajūta, kad iet uz liberālās sistēmas paraugu valsti, proti ASV, kur māmiņai piedzemdējot bērnu, viņš uzreiz tiek atdots auklītē un māmiņa aiziet uz darbu. Ja? Tas noteikti nav risinājums, it īpaši, ja mēs vēlamies izveidot ilgtspējīgu mūsu Latviju, kurā ir vajadzīgi iedzīvotāji.